Vai neatkārtosies tas pats, kas notika ar Dombrovskis, kas nodēloja Dievu kungu un pateica no katra pensionāra 10% un 70 strādājošiem. Kāds plāns ir jums šajā jautājumā? Sociālais budžets tiks sabalansēts. Ko tas nozīmē? Ja šodien budžets samazinās gada laikā par 300 miljoniem, mēs nodrošināsim, ka viņš nesamazināsies. Kādā veidā? To tagad sāk atzīt arī labklājības ministri, ministrs prezidents ierunājis. Pirmkārt, mēs izvāksim no budžeta visu to ārā līdzekļu daļu, kuru šobrīd noņem pensionāriem. Un tā ir milzīga nauda. 200 miljoni šobrīd deficīti sastāv nauda, kura nebalstās uz iemaksām, kura tiek izmaksāta par dažādiem pabalstiem, pa kuriem nav strādājošie iemaksājuši reāli savas sociālās iemaksas. Tātad šobrīd uz pensionāru budžeta patērē liekus 200 miljonus esošais modelis. Tātad tā ir otra lieta, kas tiks izņemta ārā, un tur es neredzu nekādas diskusijas. Un es ceru, ka pat varbūt pozīcija būs tik atklāta un godīga, un tūlītās nāks ārā ar šo priekšlikumu, un mēs viņus tajā varētu arī atbalstīt. Un trešā lieta, pavisam svarīga, mēs nodrošināsim minimumu, līdz kuram pensionāri nemaksās ienākumu nodokli. Ja tie ir tie paši 180 lati, par ko es runāju par strādājošo, kā minimāla alga, tad pensijas arī līdz tam pašam līmenim neviens nemaksās nekādu ienākumu nodokli.